tad vēl vai dieviņi mani jau tā vēroja kā spiedzi. Man sekoja. Nu kā tad? Bet tad man bija pirmā indiešu deju izrāde Nacionālā teātrī, bet slēgts vakars. Jā, cilvēki no ārpus nevarēja nākt, kādā ziņā nevarēja. Bija tikai aktieri, tie arī man rīkoja to, jo es viņus visus pazinu jau iepriekš. Viņi rīkoja manu izrādi, tad bija citi mākslinieki, Čaklais bija, tad bija, es atceros, komponists Marķieris Stāviņš. Tagad es dzirdu 90 gadi, kad radiofonā teicu. Jā, un laikam Imants Kalniņš arī bija, komponists bija, aktieri bija, kolēģi no operas dejotāji bija, tāds Abijs Ozoliņš, nu jau aizgājis viņā saulē. Tā kā tikai tādi, vai ne, no teātriem, no operas